Esiet sveicināti no Svētā Jāņa baznīcas Toronto. Es esmu mācītājs Ģirds Grietiņš, un šodien mēs pieminam visus 14. jūnijā izvestos. Jo toreiz 1941. gadā, 14. jūnijā, 15,443 latvieši tika deportēti uz Sibīriju. Un tomēr skaitļi paši par sevi mums neko neizsaka. Bet tas, kas izsaka un paliek atmiņā, ir cilvēku liecības un stāsti. Tāpēc šodien gribētu ar jums dalīties ar dažiem fragmentiem no tolaik 14-gadīgas meitenes Margaritas Stradiņas, dzimušas Siliņas atmiņu pieraksta, kas vēlāk iekļauts viņas grāmatā Atņemtā dzimtene. 1941. gada 14. jūnija rītā bija visskaistākais sauleslēkts, pilnīgs bezvējš, skaidrs, saulains. Kad saulīte jau bija pakāpusies virs zeltiņa meža egļu galotnēm, caur visam klusumam tanī rītā skanēja putnu balsis kā nekad. Dziedāja putnu kori dažne dažādām balsīm. Zeltiņa mežā kūkoja dzeguze. Upes malā pie lielās līkās liepas bija avots. Tanī rītā es pēdējo reizi aizgāju pēc ūdens. Es pametu spaini ūdenī, apsēdos pie lielās liepas, mērcēju rasā kājas, un kaut kas nesaprotams, kaut kā bija kā žēl. Lenītēm nācu caur dārzu, vairākas reizes nolikdama spaini, tad atgriezos virtuvē. Mama bija sajūgusi ķēvi ratos, salikusi piena kannas un lēnām pa ceļu aizbrauca uz pienotavu Dreimānovā. Tētis gulēja vēl. Viņš vakar vēlu pārbrauca no Dzirnavām, kur bija samalis pēdējos graudus maizei. Uz mūrīšais krāsnes stāvēja muldiņa ar rūkstošu mīklu. Lielākais brālis Jānis nu pat aizdzina govis ganos uz pļavu. Mazākais brālītis vēl saldi gulēja savā gultiņā. Plītīs sprēgāja malkas pagalis, vārījās kartupeļi, panā cepās gaļas šķēles. Gaidījām māmu no pienotavas. Tad, kā vienmēr pie lielā saimas galda sēdīsimies brokastot. Vectētiņa māsa bija laukā pamanījusi savādu ainu. Veikli ienākusi virtuvē, viņa sacīja, ka uz ceļa stāv smagā mašīna. Es ziņkārīgi izskrēju pagalmā palūkot, kādi viesi sabraukuši, bet šausmīgās bailēs pamanīju, ka pa lazdu celiņu nāk 4 sveši vīrieši ar šautenēm uz pleciem. Tūlīt modināju tēvu un stāstīju par redzēto. Taču tētis mierīgi noprasīja, vai ar smago vai vieglo automašīnu. Sacīja, ka uz ceļa stāv smagā automašīna. Tēvs apģērbās, bet pavisam mierīgs teica, ka būšot kāda darīšana. Pirmais ienāca istabā bijušais policists, tagad pārteps par milici. Tēvs viņu labi pazina un nebija arī sliktās attiecībās. Tad ienāca arī Filimonovs, kas nu pat bija tapis par milici. Tad vēl viens svešais un līdz paķertais komjaunietis Ozoliņš. Abi ar brāli iegājām istabā. Redzēju, ka tēvs vēl turpina sēdēt pie galda, bet Smildziņš kaut ko gari un plaši raksta. Tad tēvs parakstījās un piecēlās. Svešais teica, tur esot saraksts par visu mūsu atstāto mantu. To pārdošos un naudu atsūtīšot mums uz jauno dzīves vietu. Mums uzkliedza, ka jāsteidzas. Tātad aizbrauksim bez mammas. Balsī raudājām. Beidzot viens apžēlojās un sūtīja brāli Jāni mātei pretī, pieteikdams, ka neko nedrīkst stāstīt. Nes kur radās doma pajautāt, vai drīkst arī ko ņemt līdzi. Milicis apsargāja tēvu, visur gāja līdzi, pateica, ka drīkst 300 kilogramu ņemt līdzi. Apjuku acu mirklī, jo nevarēja vairs nekā saprast.
Visa kā kļuva žēl, atvēru mātes skapja durvis, kur plauktos bija viņas skaistie rokdarbi. Ķēru ārā no plauktiem, krāvu istabas vidū, bet Ozoliņš paklāja gultas segu, tad sasēju nastu. To darīja milzīgā ātrumā, jo laika bija palicis līdz mātes atgriešanās. Milicis kliedza ātrāk, ātrāk, citādi braukšot bez kaut kā. Ēdamā nekā pie rokas nebija, uz klēti iet neļāva. Atvēru otrā skapja durvis, noņēma mātes, tēva un visu mūsu ziemas mēteļus. Arī tos sasēju gultas segā. Gribēju vēl ņemt līdzi traukus, bet tēvs aizliedza to darīt. Viņam sacīt, ka būšot jāiet kājām ap 40 kilometru. Drīz atbrauca māte un izmisumā izkāpa no ratiem, pameta grožus. Zirgs ar visiem ratiem aizgāja uz āboliņu lauku. Tēvs gan pateica vecajam Kārļa onkulim, lai izjūdz, bet arī tas neko vairs neapjēdza. Vecajam Kārlītim un Marijai tagad vajadzēja palikt likteņa varā. Pāris minūtes, kas bija atļautas mātei, vēl ieiet istabā. Pie durvīm karājās aitādas kažociņš, ko mātei pasniedza Ozoliņš aizejot pa durvīm. Pie durvīm māte saļima. Tad piecēlusies klusi teica: Jēzus pavadi ceļā žēlīgi. Pie ceļa gaidīja automašīna. Tikai tagad aptvērām, ka mēs, bērni, esam visi basām kājām. Vēl ātri sameklējām apausi un tad, kā nabagi ar pauniņām, gājām prom uz visiem laikiem. Virtuvē palika vārīties kartupeļi, uz mūrīša palika rūkstot plāceņu mīkla, cepeškrāsnītē bija ielikta panna ar gaļu. Gājām pa lazda celiņu bruņotu vīru pavadībā. Neatlaidīgi svešos Rējas un Šariks. Nopakaļ gāja Kārļa onkuls, bieži klubdams uz spieķa, un raudāja Marijas tante. Laime, ka arī šos abus vecīšus neiesēdināja mums blakus, bet atļāva tiem nomirt dzimtenē. Kā lūžņus nežēlīgi sameta mantas mašīnā un pašus sasēdināja virsū. Vēlāk blakus augšā uzkāpa 2 miliči ar šautenēm. Iedūcās 1,5 tonīgās mašīnas motors un pa ceļu steidzās uz rugājiem. Aiz mums kūpēja ceļa smiltis, bet vēl caur putekļiem varēja redzēt, kā Kārļa onkulis pacēlis spieķis kriečus steidzās pakaļ. Tēvs lūdza šoferi pieturēt mašīnu, varbūt vecajam vīram, kas sakāms. Šoferis pieturēja mašīnu un vecītis mūs panāca. Tad viņš ceļa vidū nometās uz ceļgaliem, salika rokas pret debesīm un raudāja. Šoferis iedarbināja mašīnu un mēs attālinājāmies no savām mājām uz mūžīgiem laikiem. Jau saulīte gāja uz rietu, kad tēvu pasauca milicijas mājā. Tēvs iedams mums gāja garām, teica: Ardievs. Ilgi nebija tēva. Palikuši uz pļaviņas vīri runājās ar ģimenēm un deva padomus sievām, ja notiks kas traģisks. Tēvs nenāca un nenāca. Miličs skraidīja iekšā, ārā. Beidzot parādījās tēvs. Viņš bija stipri pārvērties. Ar koksnainu skatu tālumā viņš pagāja garām mātei, kura gaidīja lūgšanai saliktām rokām priekšā. Iedams pie sava sainīša, tēvs sacīja, kā ar pistoli pie krūtīm piespieduši parakstīties uz 2 lielām baltām lapām. Kad atgriezās roznieks un krasnais, tie sacīja to pašu. Kādu laiciņu iestājās klusums. Uzmācīgi nāca miegs, un es aizmigu uz zemes, uzlikusi galvu uz sava sainīša. Mazais brālis Andrejs jau laiciņu gulēja, bet Jānis vēl sēdēja pie sava sainīša. Pamodos, kad miliči pavēlēja atkal kāpt mašīnā. Nesām sainīšus, likām mašīnā, tad kāpām paši augšā. Bijām 4 ģimenes. Tad mašīna brauca caur rugājiem uz Balvu pusi. Vēl saņēmām atvadu sveicienus no radiem paziņām, kas stāvēja ceļa malā.
Viņi svieda mums mašīnā maizi, konfektes, māja pēdējos sveicienus. Balvos ieradāmies tajā brīdī, kad Luterāņu baznīcā iezvanīja svētvakaru. Zvanu skaņa gadījās tieši tajā mirklī, kad mēs braucām garām. Mamma salikusi rokas, lūdza Dievu. Tie bija pēdējie atvada zvani tēvam, kurš neatgriezās. Klusumā aizbraucām cauri pilsētai, un tad mašīna pagriezās uz ezera pusi, projām uz staciju. Jau saule bija norietējusi, kad ieradāmies Balvu stacijā. Miličs palīdzēja ātrāk izkāpt no mašīnas, svieda lejā mūsu mantiņas, veida pāri pirmajām, otrajām sliedēm uz preču vilcienu. Uz sliedēm stāvēja dīvains sastāvs, kuram logiem priekšā restes, durvīm priekšā stieņi un dzels kliņģi. Tēvam pavēlēja kāpt citā vagonā. Tas bija briesmīgs brīdis. Kad tēvs atvadījās no mums, noskūpstīja katru un sacīja katram pāris vārdu. Lūdzu klausīt mammu. Mūs visus lādēja tepat pretī restotajā vagonā. Noklaudzēja stieņi, kliņģis smagi noslēdza vagonu, un mēs bijām drošā vietā pēdiņās. Vagonā katrā pusē bija 2 lāvas, stūrī neliels caurums grīdā, domāta tualete. Mēģinājām iekārtoties tā, lai varētu izturēt ceļā. Naktī vilciens devās projām. Pēc pusnakts sapratām, ka esam Abrenē, bet rītā Gulbenē. Naktī neviens negulējām, raudāja 3 mēnešus vecā Daina, krasno meitiņa. Vagonas grūstīja, klaudzēja visapkārt, spiedāmies viens pie otra, turējāmies, lai nenokristu no lāvām, kas bija uz augšējām. Bet tad atvērās durvis un konvejs, cilvēks ar plinti plecā, pavēlēja nāk kādam pārstāvim viņam līdzi pēc ūdens. Gulbenē konveja pavadībā varēja aiziet uz kiosku un kaut ko nopirkt. Gulbenē vēl liktenis uzdāvināja mazu prieka mirkli. Pie vagona pienāca tēvs. Viņš pasauca māti, viņa atļāva izkāpt no vagona. Atļāva nedaudz parunāties. Tēvs arī bija bijis pie kioska, nopircis baltmaizes kukulīti un šprotu kārbu. To atstāja mums. Negadījās mājās daudz naudas. Maciņā bija tikai 50 rubļi, tos arī padalīju uz pusēm ar mammu. Sēdēju pie restotā lodziņa, skatījos, kā tēvs aizgāja uz savu vagonu. Līdz šodienai tēva lēnie soļi aizejot stāv acu priekšā. Tā bija pēdējā reize, kad redzējāmies. Tā bija pēdējā reize, kad dzirdēju tēva balsi. Laukā bija dzirdami vaidi, raudāšana, bērnu breikšana, lamāšanās. Šeit arī šķīra ģimenes, tāpat kā Balvos. Nekā nebija ēdama. Iztikām ar to pašu mazumiņu, kas katram bija. Izpalīdzējām viens otram. Mamma man pasniedza mazu gabaliņu no atlikušā baltmaizes kukulīša, bet es slepus pasniedzu to Gajevsku mātei. Viņa sakodīja maizi, ietina to kabatas lakatiņu stūrī un deva mazajam zīdainītim, lai tas sūkā. Naktī vilciens atkal brauca uz priekšu nezināmā virzienā. Otrās dienas vakarā bijām Daugavpilī. Šeit patsniedza 4 kukuļus maizes un spaini, ar kuru nesām ūdeni. Naktī atkal vagonas grūstīja. Rītā ieraudzījām, ka uz blakus sliedēm stāv tāds pats vagonu stāvs kā ar restēm. Tajā arī bija sievietes un bērni. Caur lodziņu sasaucāmies, no kurienes atbildes skanēja no Rīgas. Bet otrā pusē caur durvju spraugu varēja redzēt citu tādu vilcienu. Tikai pie lodziņiem sēdēja vīrieši. Tā kā šie bija lopu vagoni un grīda mitra pievilkusies ar kūtsmēslu smaku, tad trūka gaisa. Lodziņi mazi, restes priekšā. Tas samazināja gaisa ieplūdi vagonā. Arī tolete deva stipri viens sevi just. Mazie bērni sāka korī raudāt. Lūdzās, lai ved atpakaļ uz mājām.
Beidzot vilciens sāka kustēties ar spēcīgiem grūdieniem. Braucām visu dienu un vēl nakti, bez vagona atvēršanas, bez ūdens un badā. 1941. gada 5. jūlija vakarā atvēra durvis un paziņoja, ka esam atbraukuši. Turpat bija kiosks. Mamma nopirka sērkociņus, sameklēja kādu sauņu zaru turpat krūmos un šprotu kārbiņā izcepa nopirkto gaļas gabaliņu. Tā mēs visi 4 bērni paēdām no šprotu kārbiņas. Tas bija 6. jūlijs. Tā bija mana dzimšanas diena. Man palika 14 gadi. Mamma man apsveica ar skūpstu, tāpat arī brāļi. Kādu laiciņu klusējām. Tas bija klusuma brīdis, kas palicis atmiņā uz mūžu. Nepazīstama sieviete, kas bija man blakus, uzdāvināja man mazu gabaliņu maizes. Tā bija dzimšanas dienas dāvana, dārga, mīļa, svēta. Tas bija Margarites Stradiņas atmiņas par izvešanu 14. jūnijā. Atcerēsimies visus mūsu tautiečus, kur likteņi tika salauzti šajā reizē, un arī vēlāk, kuriem nācās daudzos veidos ciest no padomju varas. Lūksim šodien gan par Latviju, gan par saviem tautiešiem, gan par Ukraiņiem un visiem tiem, kas jāpiedzīvo okupāciju. Dievs svētī Latviju!